Oskara Kalpaka muzejā Airītēs izveidotā brīvdabas ekspozīcija Kaujas priekšpustenis stāsta par Nacionālo bruņoto spēku karavīru dienestu starptautisko operāciju un miera uzturēšanas misijās. Šoreiz te sanākuši tie karavīri, kuri jau pēc nedēļas dosies ANO misijā uz Libānu. Svinīgajā pavadīšanas ceremonijā tiek dāvināta rudzu rupjmaize un Latvijas karogs. Tas ir svarīgi, jo Latvija parāda to, ka mūsu karavīri ir spēcīgi, jaudīgi un spēj dot pienesumu kopīgi arī starptautiskajai drošībai. Mēs nesam savu karogu šādi arī mūsu misijās, parādot mūsu karavīru spējas, un mūsu karavīri tiešām tiek ļoti augstu novērtēti arī no visām citām misijām, un atzinīgi vārdi tiek izteikti no sabiedrotajiem, un mēs stiprinām mūsu saites ar mūsu sabiedrotajiem. Šajā gadījumā ir itāļu kontingenti, kas ir arī Libānā, bet arī ir lielā skaitā pārstāvēt šeit Latvijā. Tādējādi mēs ANO misijas ietvaros stiprinām arī mūsu NATO sabiedroto kopīgās jaudas spējas un arī šo kopīgo solidaritāti, kas ir svarīgi mums visiem, protams, arī Latvijai. ANO UNIFIL misija Libānā ir jau nepilnus 50 gadus, bet Latvija tajā piedalās kopš 2023. gada, sadarbojoties ar Itālijas vadīto kontingentu. Līdzšinējās rotācijās Latvija bija pārstāvēta ar štāba virsniekiem, civil-militārās sadarbības karavīriem, kuri nodrošināja misijas dalībnieku un vietējo pārvalžu un bruņoto spēku sadarbību. Šai reizē uz Libānu dosies ap 30 karavīru un zemessargu. Tā būs mūsu līdz šim arī lielākā vienība, kas piedalās ANO misijās, miera uzturēšanas misijās, kas tur dosies ar savu uzdevumu, lai atbalstītu šo misiju ar spēku aizsardzības uzdevumu, rūpēsies principā par citu misijas karavīru drošību, noteiktā misijas bāzē, rūpēsies par šo karavīru drošību, par viņu ikdienu un kopumā arī ieguldīsies kopējā miera nodrošināšanā. Mēs paši pētījām gan vietējo kultūru vēsturi, gan konflikta attīstības vēsturi, mēģinājām prognozēt tos potenciālos apmācības scenārijus, kam vajadzētu sagatavot vada lielumu vienību. Un mēs lielā mērā paļāvāmies arī uz to karavīru pieredzi, kas bija atgriezušies vai šobrīd atrodas Libānas misijā. Tiek veikts apmācības gan taktiskās, tiek veikts medicīniskās komisijas, fiziskās sagatavošanas normatīvi un arī dažādas papildus iemaņas, ko mēs veiksim tieši misijas rajonā. Es jūtos droši, mums bijis attiecīgi pietiekoši laiks sagatavoties, mums ļoti laba komanda, ļoti cieši strādā kopā, spēcīgi, uzticami karavīri. Svinīgajā reizē klāt bija arī karavīru tuvinieki. Jāņa Edvarda Matroža māma pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā iestājās zemesardzē. Par dēla dalību misijā viņa saka, ir divējādas sajūtas. No vienas puses lepnums par visiem misijas karavīriem, no otras mammas sirds, kas visam dzīvo līdzi. Mana misija būs atbalstīt dēla ģimeni un domāt labas domas un palīdzēt, kā vien es varu. Bet, protams, ka primārā sajūta ir milzīgs lepnums par visiem puišiem, kas dodas šajā misijā. Vidusskolas pēdējā gadā viņš ļoti skaidri izdomāja, ka viņš grib savu karjeru saistīt ar militāro jomu. Tātad skolas pēdējā gadā stingri nolēma, ka viņš stāsies aizsardzības akadēmijā, un tad pēc varbūt kāda pirmā pusgada pavadīt aizsardzības akadēmijā, viņš man tā arī sacīja, mamma, es braukšu misijās. Un tajā brīdī man tas likās, brauks, tas jau vēl tik tālu nākotnē. Šobrīd, kad tas braukšu misijā ir nedēļas attālumā, tad, protams, ir drusku vairāk tāda realitātes sajūta šim. Bet man tiešām ir lepnums par tādiem jauniešiem, kas saprot šo aizsardzības nozīmi, kas ir gatavi aizstāvēt ne tikai savu ģimeni, sevi, bet savu valsti. Tā kā, šobrīd lielākā sajūta ir tiešām liels lepnums par visiem. Mēs daudz vairāk patiesībā arī iepriekšējos gados visos, ko mēs esam veikuši ar starptautisko kontingentu sagatavošanu, tas ir mums devis sapratni par apmācību, pielāgošanu, par ekipējumu, pareizāku izvēli, kā attīstīt, kā sadarboties, savietojamību ar sabiedrotiem, kas mums ļoti labi tagad nodara, kad mēs vairāk tomēr nekā pirms 5 un 10 gadiem tagad domājam vairāk tieši par mūsu valsts aizsardzību, konkrēti mūsu spēju gatavošanu tiem situācijām un apdraudējumiem, kādus mums rada Krievija šobrīd. Šobrīd Latvijas karavīri ir arī vairākās misijās citviet. Lielākā no tām NATO vadītā starptautiskā operācija Kosovā. Un es tiešām vēlu jums veiksmi, vēlu un prasu no jums katram rūpēties vienam par otru, atbalstīt vienu otru, novērot vienam otru un atrast to mirkli, kad kādam ir jāpiebakst. Klau, saņemamies, mēs to varam. Jūs to varat. Ieva Benefelda, Lants Perševičs, Skrundas televīzija.